Jā, turpinot tādu nelielu ceļojumu pa mūsu Kurzemīti, jā, protams, šeit ir daudz dažādu vēsturisku vietu. Un vienā no tām mēs esam Zlēkās, mazā ciemā, Kurzemē, jā, kur diemžēl arī 1944. gada decembrī notika liela traģēdija, kur vācieši iznīcināja 160 mierīgos iedzīvotājus, ne tikai Kurzemes latviešu māju saimniekus, ja, bet arī daļu Vidzemes bēgļus un arī iedzīvotājus no Ļeņingradas apgabala, ko vācu armija bija, kā saka, aizzinusi projām, lai iesaistītu šeit darbos. Bet kas ir interesantākais, braukājot vispār pa vēsturiskām dažādām piemiņas vietām, visur ir vārds fašisms tiek rakstīts. Jā. Arī šeit fašismu upuru, vācu fašisti, jā, vai vācu fašistu upuru vieta. Bet nacionālsocialistiskā Vācija nebija fašisti, jā, tie bija nacisti. Tās divas būtiskas atšķirības. Jā. Bet, lai nerakstītu padomu laikā nacionālsociālisti, jo būtībā padomu savienība arī bija sociālistiska valsts, tad tika runāts, jā, ka labāk izmantosim šo vārdu fašisti. Jā. Tas īstenībā nav pareizi. Ja mēs runājam tātad par nacistiem, jā, bet ne gadījumā par Itālijas fašismu.